Daudz arī pārmet, piemēram, to, kāpēc mēs neatkarības pirmajos gados ņēmām valdībā komunistus. Kāpēc mums tur bija pat tādi, kas drošības komitejā strādājuši? Tāda arī mums bija. Bet jāatcerās, ka mēs, latvieši, bijām palikuši tik maz, ka, lai mēs to neatkarību atgūtu, mums bija vajadzīgi, atšķirībā no Lietuvas, mums bija vajadzīgi visi, gan komunisti, gan es atvainojos, gan pat čekisti, kur nostājas Latvijas pusē. Un ja es saku atklāt, tad no viņiem var izcelt daži, kam bija ārkārtīgi lieli nopelni Latvijas neatkarības atgūšanā, kā piemēram Anatolijam Gorbunovam, kur varbūt šodien nenovērtē. Viņa bija ārkārtīgi liela nopelni, jo viņu respektēja ne tikai Latvijas neatkarības pārliecinātie aizstāvi, bet arī pretinieki.